Multitaskings nav efektivitātes sinonīms. Paskaties, man rokā ir 2 priekšmeti, aiz manis ir glezna, es pats, protams, tā esmu, un uz cik lietām, uz cik priekšmetiem tu vari šobrīd vienlaicīgi fokusēties. Es teikšu, ka visticamāk uz vienu, ja tu esi Batmans, iespējams, ka tu vari uz visām. Jautājums, cik ilgi tu tā vari darboties. Un kas rodas, ja ilgstoši strādā multitasking ietvaros? Rodas stress, rodas pārgurums, kaut kur sliktākais scenārijs, kaut kur parādās depresija, pazūd motivācija, efektivitāte samazinās par 40%. Principā arī pazūd kaut kur laika sajūta, un zūd tā motivācija darbam. Un ko es varu uzsvērt, jo es tam esmu gājis cauri, mans sadarbības partneris, kurš strādāja vairāk kā 11 gadus, mēs esam tam gājuši cauri. Jo patiesībā šo mītu, ka tas ir forši, uztur vadītāji, uztur kaut kur uzņēmumu, uztur kaut kur arī cilvēks pats, bet apakšā tas galvenais iemesls ir tomēr slikta laika un uzdevuma plānošana, slikts laika un uzdevuma menedžments pa lielam, un tad saka, hei, kur multitaskings, darbojamies visos virzienos un baigi forši. Nē, tas tā nestrādā. Un jā, vienlaik tas bija populāri, vienlaik tas bija ar pluszīmi, bet es varu apgalvot, ka sen jau to neizmantoju ikdienas darbā. Un es pieminēju savu pieredzi. Jā, mana pieredze bija tāda, ka tad, kad es strādāju servisu komandu, 1 gadu mēs darbojāmies tādā multitasking režīmā, un tad parādījās tās lietas, par kurām es runāju. Principā, un sākumā arī kaut kur ar panākumu menedžeru komandu strādājot, mēs tādā režīmā. Un tad mēs sapratām, hei, šis nav, jo atkal es atgriežos pie tām lietām, par kurām es runāju sākumā. Tās visas nāk ārā, tās visas parādās. Un līdz ar to, ko tad darīt? Tad darīt var vairākas lietas. Ja tev ir interese, tad raksti, vai tu esi darbojies multitasking ietvaros un padalies savā pieredzē. Bet tās ātrās lietas ir, principā, saprast, ka kaut kas vairs nav ok, saprast, kuras lietas nav ok, tad pieņemt lēmumu, ko tad darīt. Un ir tie maģiskie 4 jautājumi, ko tad uzdot. Viens ir, ko darīt vairāk, otrs ir, ko darīt mazāk, trešais, ko likvidēt, ko izmest ārā vispār, un ceturtais, ko ieviest no jauna. Lūk, šie 4 maģiskie jautājumi. Bet tas nav tikai tās stāsts, noteikti ir par to, ka ir iespējas deleģēt, ir iespējas strādāt ar to, kā pateikt nē, tātad risinājumi ir. Bet vēlreiz, multitaskings nav nekas labs. Tāpēc, kā jau es teicu, padalies pieredzē, raksti, ja vēlies tajā ieguldīties, ja tu šobrīd saproti, ka, hei, jā, tu esi tur tajā un ir jau kaut kādi, kā saka, sindromi, jeb simptomi, kas liek justies slikti, kas liek justies demotivētam, tad dod ziņu, iesim šo ceļu kopā. Lai viss forši!